no kā viņš skrien. Mums ir 2800 km garš. Skrejceļš Rīgai pa 300 metriem pagarināts. Tas ir pirmais. Otrais ir, kā saka, skrejceļa svara jauda, cik viņš var izturēt. Jā, no tā nosaka lidmašīna. Kādas markas var lidot? Jā, lidmašīnas var lidot. Tādas lidmašīnas, kādas var lidot. Es jūs redzētu kā to. Kāds tās ir? Paklausties. Nu, ceļas mēs nezinām, Antonovs, tur Boeings, es minu vārds, sabiet, jāsaka. Eiropas Savienībā ir atļauts lidot lidmašīnām, kuras certificētas ir pēc Eiropas Savienības. Izņemot tehniskos lidojums, kur lidot ar tādiem. Viņas ir ļoti daudz, es nezinu, visas markas mums nosaka. Bet maksimālākais. Standārta lidmašīna, lūdzu, pasakiet. Jūs tīri darbīgi saprotat, kas mums interesē. Jā, standārta lidmašīna. Trakākā lidmašīna, kas te var lidot, tas mums interesē. Kas ir maksimums, ar ko mums jārēķinās ietekmes ziņas? Antonov? Nu, lielais Ruslans, tas ir. Nē, tā, es nevaru. Pirmkārt jau nevaru. Nu, bet Boeing, teiksim, minēsim. Boeing varētu lidot, jā, Boeing varētu lidot, jā. Kuri Boeing tieši 747, kur Jā. Bet maksimālais, lielākais vērts, kurš tas varētu būt? Svara ziņā, ko es parametru vai no ziņā? Vai mēs izdomājam 3000? Nē, es nesaprotu, ko es to gribat panākt. To prasīt. Es jums vēlreiz tā, mēs vēl dotam un nezinu, kāds ir šī. Bet ziniet, iedzīvotājiem interesē pavisam vienkārši. Jūs paši, jūs taču piekritīsiet, ka ir fundamentāli starpība ietekmē gan skaņas, gan izmešu ziņā, vai lido Cessna, piemēram, mazais privātie džets, jā, vai lido, teiksim, Air Baltica klasiskais, kas viņiem tas Boeing 747 vai kas vai Airbus, jā. Nu, fundamentāli starpība, jā. Nu, mums tīri dabīgi interesē, pa ko iet runa, jā, teiksim, nu, tīri vienkārši. Kas jums ir padomā? Jūs minējāt komerciālās līnijas, ja, kā Ryanair Boeing laikam izmanto, ja? Vizājas izmanto Airbus, nemalies. Bet es saprotu, ka ir arī kaut kāds kravas pārvadājumi padomā, ja? Nu, tur dabīgi, teiksim, kravas, cik es saprotu, tad ir pilnīgi citas skaņu, lai iet. Viņi iet masīvā. Kravuļu lidmašīnas ir tās pašas, tikai pārsēdeklau. Bet par cik viņam masa ir lielāka, viņos liekās iekšā vairāk degvielas un tātad lielāka jaudība? Nē, degviela tāda paša kā mašīnā. Nu, jūs saprotat, ja jūs būsiņām izņemat sēdekļus, tāda paša, nekas transporta lidmašīnām nekādā. Skaidrs, ka jūs runājat to konkrēti par Ruslanu, jā, tā ir tīra transporta lidmašīna. No Ruslana šeit nelidos. Bet kāds var pateikt, vai mēs uzrakstīsim, varbūt jums vēstuli, jūs mums uzrakstīsiet markas? Es jums sāku savu runāt to, ka mēs nezinām kaut kādu mērķi plānotu. Mēs nezinām, kas te lidos un kur lidos. Lai jūs nomierinātu, mēs informēsim jūs, kāds lidmašīnas no ko mēs Ko jums tas izsaka tā jautājums? Tikko mēs taču minējam par iemeslu redzēt, ja man pārlido Cessna pāri, kas tur labi varbūt vispār ir pamanām, ja? Tas ir viens, varbūt, ka man viss kārtībā, nav problēma, mēs pieejam super laži Cessna. Bet ja mums sāk lidot tiešām lielie Airbus, ja? Vai nedod Dievs tehniskajā lidojumā, lido Iļušins vai kā viņš tad iztie jūs trakie? Redziet, jūs daļu pašam, sakiet tos jautājumus, atbildes tādas, ka jūs kaut kāds ir Iļušins. Ko jums tas dos? Pasakiet man. Ja man Iļušins nolaižās, labi, kura lidmašīna jūs uztrauc? Man uztrauc Boeing Airbus, piemēram. Ja viņi nolaižās, es guļu naktī, 3 naktī, man nolaižās pār pa mājas, kā viņi iet, viņas pamosīšās. Tāpēc jau mēs... Jūs jau tieši, kāpēc mēs vispār šeit satikāmies šodien, ja? Par to, ka jūs te rātāk, pašlaik cilvēks nevar jau 2 stundas jau, viņš nevar izstāstīt jums to lietu. Par to, ko ir mērījumi te darīt, ja? Mērījumi taisīt uz plānu un tiem lidojumiem. Bet jūs to liekšat iekšā markas iekšā tajā mērījumā? Nē, mēs svaru kategorijas ir iekšā. Mēs to gribam zināt. Ir tajā pašā dokumentā. Bet tie jau ir no salasām latviešu valodā, tad jūs jau pats sakat. Jūs ko runājat? Cīnamies mums. Nu, es jūs politiski ļoti labi saprotu. Jūs vajag pabūt laiku. Man ir konkrēts atbildes ar konkrētu. Šeit ir brīvā laikā. Jūs to dokumentu nav iekšā. Nepārlēšu šis dokuments. Ja? Es varu kategorijas, pa kurām iet runa. Nu, bet jūs kā speciālists varat pateikt pēc šīm svara kategorijām, pa kurām lidmašīnām mēs runājam par markām? Jā. Nē, pa svariem tur runa. Bet vai te jūs markām? Es runāju ķīniešu valodā vai Es nesaprotu, mūs interesē cilvēks, neinteresē masas, es nezinu, cik ir jūšanām vai cik Boeing. Man interesē tā, mēs
mēs pašlaik neesam nevienu kompāņu noslēguši līgumu. Bet jums laikam piemēra, Pagājušas kūce, ja bija runa, ka jūs prasa palielināt lidojumu svaru no 5,7 tonu līdz neierobežotai. Tad laika nosauc tonāžu 180 tonu. Tad kā tagad paliek? Jūs kāds tas lidmašīnas lidot? Vai jums būs svara ierobežojumi, vai jūs visus laik? Kuru lidmašīnu vedīs 180 tonu ķieģeris, grant un akmens nevedīs? Varbūt jūs varat izskaidrot, jūs zināt, kuras lidmašīnas lidos. Un kas kontrolēs braukuļu? Aigar pastāst. Kuras lidmašīnas lidos? Jūs zināt? Kāds tad es nezinu, kuras lidos, bet vienalga, ja Nu jā, man tieši Bet mēs plānojam, es nezinu, ko mēs Ko jūs plānojat? Kādas markas? Es nezinu, cik vienkārši jautājums par Ar ko mums vajag uzrakstīt to. Jā. Nāc, bet vēl jautājumi par krāpes. Šito jautājumu nebūs nekāds. Jautājums tas, ar ko sākās biznes? Biznes sākās ar līgumu noslēgšanu. Kas vēl nav skaidrs? Darīšana gar biznesu man interesē. Nu, bet viņu nevar izdarīt biznes, ja viņam nav noslēgts līgums. Nu labi, bet kādi maksimumi tad vismaz var? Labi, viss, pa lidmašīnu tipiem es saprotu, ka tāds nav. Jautājums ir tāds pa kravām un pa pasažieriem. Cik daudz kāds? Tātad, jūs tikko teicāt, ka masas jūs neinteresē, jūs interesē markas. Jā, markas. Tikko jūs teicāt, ka jūs interesē maksimums. Tagad jautājums, kam jūs protat noteikti maksimumu? Masai vai markai? Ja es pareizi saprotu, tad jūs to spējat noteikt markai, jo masa jūs neinteresē. Tātad, kas ir maksimālā marka? Jūs varat maksimālā marka. Man vajag nosaukt Iljušinu, kurš te nedados. Nē, tas ir maksimālais svars, bet viņi interesē maksimālās markas. Boeing 737. Jā, izsakot. Tātad, varbūt mēs varētu mazliet savākties un uzdot pirmkārt jautājumus, kurus paši saprotam. Es atvainojos, jums bišķiņ pieeja nepreiz. Jūs esat atnākuši ar cilvēkiem masu runāt, jums jābūt gataviem prezentēt. Visa šī problēma līdz šim ir bijusi tā, ka jūs visu laiku runājat ķīniešu valodā. Un neviens jūs nesaprotat, tāpēc Tātad, visi jautājumi tiek atbildēti normālā valodā. Mēs esam nākuši šeit prezentēt un atbildēt uz jautājumiem, bet nevis tiem, kas jautājumus prot nesaprast. Atbildes uz jautājumiem nesaprast. Tātad jūs saņēmāt atbildi, ka šobrīd nav un teorētiski nav iespējama informācija par konkrētiem modeļiem, kas lidos. Punkts. Jūs saņēmāt informāciju, ka skrējceļa garums ir 2800 metri. Punkts. Tas ir ierobežojošs faktors. Skatieties lidmašīnu tehniskajos aprakstos, katrai ir dots skrējceļa garums. Jūs varat iegūt informāciju par to, kuri modeļi varēs lidot par 2800 metrus garu skrējceļu, un ticiet man, visi viņi arī to varēs. Kādu informāciju tad tajā programmā vada iekšā? Nu, tad pēc ko jūs vadaties? Kas tur nosaka tos kādu? Tātad normālā gadījumā vada iekšā maksimālo. Tas nozīmē, ja ir pateikts 3000, tad vada iekšā 3000, kaut arī 3000 reāli nebūs. Tas būs 3000 noņemas. Nē, es runāju par markām. Es runāju soli pa solim, lai jūs beidzot saprast. Tātad vada maksimālos lielumus 3000 gadā, izdalības pa dienām atbilstoši plānotajam darba režīmam un ņemot vērā maksimālo reālo prognozējumu. Kas tiks vērtēts? Tas arī tiks ierakstīts atzinumā. Ietekmes uz visu novērtējumu atzinumā. Un tas, kas būs atzinumā, tas būs obligāts nosacījums. Ja šobrīd Tukuma lidosta, lai parādītu rezultātus mīkstākus, maigākus,
nepareizi ieplānos, paziņos, ka lidos mazākas lidmašīnītes, mazāk un tā tālāk, tad paši vainīgi, tad nevarēs lidot vairāk un lielāk. Tātad jūs sakāt, ka kaut ko jūs to teiksiet, bet mums neteiksiet. Kas būs? Paldies, skaidrs. Nē, tam šajā jautājumā maz nesaprotas. Tā, ka nākamais jautājums bija par krāvu un pasažieru īpatsvaru, teiksim. Kas vai tādas krāvas ar tur būs un kas tās par krāvām vai pasažieru tikai vai kāda ir realitāte? Jo es saprotu, ka teiksim, cilvēkiem kaut kādās iebildumi varbūt mazāk būt par pasažieru, jo reāli viņiem ir labums, ja? Bet no krāvām ir tāda, ka ir 3000 lidmašīnu gadā. Krāvas vai pasažieru, to noteiks pieprasījums un jūs varēsiet mēģināt no zemes atšķirt, vai tā lidmašīna, kas tur šobrīd lido, ir krāvas vai pasažieru. Lai jums nav informācija. Šī informācija nekādi jums nav pielietojama. Jūs nekādu ietekmi uz vidi neatšķirsiet krāvas pasažieru lidmašīnu. Tas neattiecas uz apskatāmo jautājumu. Tātad tas, ka tur smagāka lidmašīna nekāda ietekmi savādāk viņa nav. Masa jūs neinteresē, neatgriezīsimies pie šī jautājuma. Jūs teicāt, ka jūs neinteresē lidmašīnas masa, bet lidmašīna lido kopā ar krāvu, tātad lidmašīnas masa ietver lidmašīnas masu bez krāvas plus krāvas masa. Krāvas masa atsevišķi nekādi nav pielietojami. Uzdodiet lūdzu jautājumus, kuri var reāli ietekmēt novērtējumu un ļoti interesanti iedzīvotāji. Nevis nastādīt uzdevums. Tad, kad beigsies oficiālās apgūtas daļa, jūs varat nākt un jautāt, vai jūs esat redzējis zirgu cerītrās apstākļos. Šobrīd atgriežamies. Šobrīd ir atļauts 5,7 tonām, ja? Bet Kritus lido nevis 1, bet lido 3. Un tātad tas skaņa troksnis nav lielāks, un tie izmeši nav lielāki. Tātad, skaņas troksnis ir rezultāti sniegtie dati prognozēšanas fāzē, un tie visi tiks reāli korekti, atbilstoši metodē. Es ir piezīmēt tikai vienu, ja jums ir var, teiksim tā, ka jūs novērtīsiet, ka jums attieksme patreiz ir ļoti araganta un nekonstruktīva, ja? Es vienkārši atcerošos piezīmēt. Tad lūdzu neapvainoties tāds, kā tā iedzīvotāji atkal pārmetīs jums, ka no šīs sapulces reāli nav bijusi īpaši jēga, ja? Jo vienīgais, ko jūs varat pateikt, ir 3000 lidojumi, markas nezinām, kravu pasažieru īpatsvaru nezinām, trajektoriju nezinām, mēs neko nezinām. Izstāst, ka jūs neko vispār nezināt. Ja? Tāpēc neuztraucaties un nepārmetiet, pēc tam nesakiet, ka iedzīvotāji ir kaut kādā veidā kaut kādi diletanti vai destruktīvi cilvēki. Ja? Jo viņi, diemžēl, te nevar dabūt par informāciju, kas ir svarīga un piekritīsiet, ja jūs dzīvēs, kas būtu svarīgi konkrēti, jo kas lidos, kāpēc lidos, viss skaidrs, katrs tad domā. Bet patreiz izskatās, ka jūs tikai kaut ko stāstat, un man, teiksim, sakat, ka mēs nesaprātam. Nu, bet tā vai te mums ir kaut ko kungs, tātad iedzīvotāju nepieciešamību pēc patiešām būtiskas informācijas jūs apmierinājāt sapulces pirmajās 10 minūtēs, izvēršot ļoti racionālu diskusiju par to, kuram ir kāda pilnvaru. Tātad jūs visi darbīgi. Tātad, būsim nopietni, runāsim par paredzētu darbu, par lidmašīnām, par lidojumiem. Un, tātad, varbūt mazliet daļrunīgi, pēc tam mēs noslēdzam sapulci, un tad mēs varam vārdu kaujās parotaļāties. Bet tas nav interesanti cilvēkiem, kas var Lūks cilvēku. Man Andersons kungam jautājums. Jūs to strikti nosakiet, ja būs regulārie reisi, ja? Regulārie no 6 vai no 7 līdz 24. Nu, ir pieņemsim, ka tu kā kāds Rainers lidos, viņam tiešām būs regulāri, viņš tikos nāk sēdesies. Un naktī tie būs neregulāri, nu, tur kaut kas jāpēc. Redziet, ja tā jau arī, jūs atvedīsiet kaut krāvu, viņš jau būs vai tā jūs regulāri vedīsiet tātad tie. Un viņi jums būs neregulāri reisi. Un jūs mūs aptīsiet tāpat ar pirkstu, kā jums iedēvat 300 lidojumus, jūs lidojat 1000. Un kad jums prasīs smārtē, kāpēc tā jūs pateicat, nu un lidojam un lidosim. Tāpat būs arī ar tiem neregulāriem lidojumiem. Tas ir viens. Nākošais, kad mēs jums prasījām, lūdzām, izdarīt mērījumus skaņas. Ja? Mums uztrauc skaņa, viens tas no tā vēl ir lielākajiem. Jūs teicāt, tas ir ļoti dārgi.